Sveiki, mani sauc Svetlāna Aleksejeva, un es esmu certificēta uzturas speciāliste. Es gribēju tev šodien pastāstīt par uzturu un to ietekmi uz zobu veselību. Šīs sfēras ir ļoti saistītas. Uzturs ietekmē mūsu zobu veselību, un zobu veselība ietekmē, kādu uzturu mēs uzņēmām. Pirmais, ar ko es gribētu sākt, tas ir cukurs. Noteikti tu dzirdēji par to, ka cukura ietekme ir ļoti negatīva un ietekmē ne tikai kopējo veselību, bet arī uz zobiem. Kas ir svarīgs? Kad mums cukurs nonāk mutes dobumā, tad baktērijas vairojās, fermentē cukuru un veido tādas skābes, kas var veicināt karies. Vai tu vari atteikties no cukurotiem produktiem, no desertiem, kūkam vai arī saldinātiem dzērieniem? Tas ir jautājums tev. Bet es tev teikšu tā, ka tas nav tā kā obligātais pasākums, bet svarīgi, ko darīt. Iespējams, ka mazināt porcijas pirmām kārtām, bet ja mēs runājam par zobu veselību, tad visvarīgākā būtu tā higiēna pēc šādu produktu lietošanas. Pēc saldas limonādes tu vari izskalot muti ar ūdeni. Bieži vien liekas, ka svaigi spiestās sulas ir ļoti veselīgs produkts, bet mums ir arī jāatcerās par to, ka svaigās sulas satur dabīgo cukuru, kas no vienas puses ir labs risinājums, bet no otras puses tikpat var negatīvi ietekmēt mūsu zobu veselību. Tāpēc arī pēc svaigajām sulām es arī iesaku izskalot muti ar parasto ūdeni. Es gribētu arī minēt tādu produktu kā brokastu pārslās. Tās parasti satur ļoti daudz cukura. Brokastu pārslas ir tāds produkts, kas tomēr paliek diezgan dziļi mūsu zobos, tajās rieviņās. Un diezgan grūti tos pēc tam dabūt ārā ar parasto ūdeni. Tad mēs varam mēģināt noskalot ar ūdeni, bet es ieteiktu pēc brokastu pārslām noteikti arī iztirīt zobus, jo tomēr mēs ar ūdeni tad nevarēsim dabūt tās pārslas ārā no zobiem. Kalcijam ir ļoti liela loma zobu veselībā, un kalcija avoti mūsu uzturē ir piens, piena produkti un arī siers. Bieži vien ir tāda modes tendence, ka cilvēki atsakās no piena un piena produktiem. Viena lieta, ka tas ir saistīts ar veselību, bet otrā lieta, ka tiešām tā ir mode. Piena produktu izslēgšana no uztura ietekmē tavu zobu veselību tādā veidā, ka viņi paliek trausli. Ko lai darīt tādiem cilvēkiem, kuriem, piemēram, tiešām ir medicīniskas indikācijas un viņi nevar lietot uzturā piena produktus? Tad ir jāmeklē alternatīvus piena dzērienus, piemēram, kur ir norādīts, ka ir pievienots kalcijs. Vēl ir tāda produktu grupa kā skābie produkti. Tie varētu būt tomāti, citrosaugļi, mandarīni, un tie produkti var ietekmēt mūsu zobu veselību tādā ziņā, ka skābe var ietekmēt zobu emāliju. Es noteikti neiesaku jums izvairīties no produktiem šādiem, jo tie ir bagāti ar vitamīniem un minerālu vielām, bet ir savi noteikumi, kā var pasargāt savus zobus no skābes ietekmes. Es iesaku skābos produktus, piemēram, tādus kā tomātus, ēst kopā ar citu pārtiku, dažādu ēdienu sastāvā. Tādā veidā mēs to skābumu samazinām. Ja mēs lietojam uzturā dažāda veida citrosaugļus, piemēram, mandarīnu laiks, un mēs noteikti gribam ēst tos vairāk un vairāk, bet es iesaku to darīt tā, lai jums nav tā, ka tas mandarīns iekšā mutē visu laiku, jo tā mēs uzturēsim to skābo vidi visu laiku. Tad noteikti taisīt pauzītes starp ēdienreizēm.